Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņš šo rītiņš, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu. Ja jūs tāda mājiņa redzat mežā, jūs domājat, te kāda ragana dzīvo. Bet tas nav mežs. Šis ir mans dārzs Baltezerā, un šajā mājiņā mēs apciemosim vistas un paipalas. Un šis ir tāds populāra lieta, kas tagad vispārīgi visur Eiropā notiekās, kad mājas dārzās glabā vistas, jo nekas nevar būt labāks, ka svaiga, nu pat izdieta vistas ola. Tagad nevienu vistu mēs te iekšā neredzēsim, un tas ir tā patīkamā lieta, kad par dienu tās vistas atrod brīvību un var staigāt apkārt, rakšņāties, skatīties, kā saule spīd, kā mākoņi izskatās, kā zālīte ir zaļa, ko parasta fabrikas vista nekad neredz. Tur ir tā milzīgā lielā starpība. Iesim apciemot, man ir 7 vistas un viens burvīgs gailis, Aleksandrs. Pavisam nesen par nodomu turēt vistas pilsētas mājas dārzā draugi un kaimiņi visticamāk būtu tikai pasmējušies un centušies no šī nodoma atrunāt. Tomēr laiki ir mainījušies. Saprotot, ka veikalos nopērkamās rūpnieciski ražotās olas arvien vairāk attālinās no mātes dabas iecerētā oriģināla, pašu audzētas vistas ola brokastīs iegūst gluži citu vērtību. Šodien raidījumā pavērosim, kā ar vistu audzēšanu dārzā sokas Mārtiņam, iepazīsim gardu alternatīvu brokastu omletei, savukārt vīna sadaļā parunāsim par traukiem, kuros šo dzērienu pasniedz. Katru rītu, kad es uzmodos, Pirmais, es atnāku te un skatos, kas man būs brokastīs. Un šī ir 2. gada, kad man tās vistas ir. Viņas nav tagad vēl pieradušas, visas iet mājiņā iekšā. Viņi tās olas deja, kur viņas pagaidām grib. Es te klusi runā tā kā David Attenborough, jo te viņas liek mierā, lai viņas neuztrauktu. Un skaties, nāc man te tuvāk. Un paskaties man, kas man šeit atrodās. Šodien svaigas vistas olas. Viņas vēl būs siltas. Ne tikai vistas man te, bet arī paipaliņas ir. Tagad šīs paipaliņas es nopirku Straupas tirdziņā pie jauka zemnieces. Nu, kāda būs pagājis mēnesi. Bet es domāju, es esmu nopirks kaķu maisā. Jo man viena oliņa vēl nav. Nu, viņa saka, lai es esmu pacietīgs. Ja? Es būšu pacietīgs, es domāju vēl pāris dienas, un tad es braukšu uz Straupas tirdziņu apakaļ un prasīšu, kur mans oliņas ir. Bet viņas arī tik mierīgas, viņas nesatraucās, un tas ir tas patīkamā lieta par laukiem, pat par dārzu, kur tā daba tev nomierina. Voilà. Vēl viena lieta, ko viņi dabā dabūna, ko ne fabrikās dabūna, ir kaut kas kut. Un tas ir, kas mums skut un kas mums dara postījums mūsu dārzā. Un tas ir šis te mazais gliemežs. Šis arī viens no viņa mīļākajiem ēdieniem, un te ir visvairāk tie minerāļu vielas, kas viņam ir vajadzīgas. Vēl obligāti ir vajadzīgs viņam graudi. Un šeit jūs bieži dzirdat, es minu to vārdu Ināra Jansone, šie viņas graudi, no kā arī mēs dabūnām mūsu miltus. Un te viņiem katreiz ir pilns trauciņš ir, un blakus ir svaigs ūdens. Un to ūdeni es mainu vismaz 2 reizes dienā. Vēl rīvēti burkāņi,
Re, kur man te pienenes ir. Redz, kur man te ir eroka. Šeit arī viņas te rakšnājās. Auzu pārslas. Un vēl, ko es daru no viņiem, ir paša viņa čaulas, olčaulas. Sakaltē viņus un samalsinu un arī pieliek pie parības klāta. Arī dažas ir sākuši tiek šeit mājiņā, jo viņas no pagājušā gada atcerās, kur viņas ir dzīvojušas. Un re, skati, un tā ola vēl ir silta. Un zini, es nevaru iedomāties, kas varētu būt svaigāks par šo. Un paņemšu un tūlīt tā kā auss tad man noiet viņa lejā. Re, tā ir tā starpība. Tā fabrikas olas un lauka vistas ola. Wow! Kas ir vajadzīgs, lai vistas uzturētu savā dārzā? Nu, dabīgi dārza gabals ir. Dārs, kur viņi var knakštāties, tārpus, kukaiņus meklēt un vārtīties apkārt. Mēs to paši daram Smiltīs jūrmalā. Vistas ir visas sieviešu kārtas, viņas visas ļoti zinkārīgas ir. Viņiem vajag daudz lietas, ko aizrauties. Jo tā viena lieta ir, fabrikas vistas, viņas visi garlaicīgas, viņas tiešām neredz ne dienas gaismu, neredz ne zemīt, ne zāli. Un kas notiek? Viņi sāk knapt viens otru nost. Viņiem ir tikai maza vietiņa, kur dzīvot, un viņas tiek audzēt daudz ātrāk nekā dabā tas ir notiekās. Re. Vistas recepts jums nerādīšu, bet es jums parādīšu vēl burvīgas ola recepts no tiešām laimīgām, priecīgām vistām. Esmu atpakaļ manā siltā virtuvē, un re, kur man ir ļoti laba klāsts ar olām. Olas ir varbūt vispopulārākais pasaules brīnums, kur viņi ēd visur pasaulē. Jūs zināt, ka Japāņi ēd vairāk olas nekā kā citi tautieši. Japāņi. Viņi jau zina, kas ir labs, viņi ir veselīgi. Ola ir arī divu veidu olas, teiksim vistas. Ir divu veidu. Šī te fabrikas ola un šī te lauku vistas ola. Es katru reizi uzsveru, kad es gatavoju kādu recepti, es katru reizi saku lauku vistas ola. Kāpēc es nesaku fabrikas ola? Kāpēc es nesaku Frankensteina ola? Ir milzīgi liela atšķirība starp šīm olām, skatoties, tu to nezinātu. Bet mēs esam tas, ko mēs ēdam, un es iesaku katreiz lauku vistas olu. Jā, jūs teiksiet, jā, bet šīs ir lētākas, viņas ir lētākas. Viņas ir lētākas ar vienu iemeslu. Viņas ir manā uzskatā bīstamas. Vistām dod antibiotikas. Un kāpēc dod visām antibiotikas? Tāpat tās audzētiem lašiem dod, tāpat tās, ka viss kaut ko masē audzē, viņi negrib, lai viņi saslims. Jo tūlīt, kad viens saslims, tad visi ir saslimuši. Antibiotikas viņas aiztur no slimībām, bet arī viņas pataisa viņus vājāks un vargulīgāks. Un tā ir mūsu zinātne. Mēs zinām, ka tā ir vienā ziņā sava veida inde. Tātad fabrikas ola nē, lauka vistas ola jā. Jūs redzat, kur es esmu svaigs, ņiprs, dzīves, lauka vistas olas. Pārsvarā visu manu dzīvi. Interesanti, ja mēs plēšam visas lauku vistas olas, dzeltenums katram būs savādāks. Fabrikas vistas ola
Būs skaista oranža krāsa, tāpat tās kā norvēģi lašiem. Un kāpēc? Viņi baro viņa krāsvielēm. Lai mūsu acīm viņas labāk izskatās, bet ne mūsu ķermenēm. Šī recepte nuvolon, jeb mākoņu suflē. Mēs varam uzreiz iedomāties, viņš būs ļoti, ļoti gaisīgs. Viņš nāk no Šveices. Viss, kas labs, nāk no Šveices arī. Siers šai receptē arī no Šveices, gruyère. Un galvenais ir vajadzīgs tādu izturīgs trauks, kas var iet cepeškrāsnī iekšā. Ja nav šādi, tad varat lietot krūzi. Pat krūzi var izmantot. Tagad, pirmais, kas ir vajadzīgs, es taisīšu ar 2 cilvēkiem. Un es iesmērēšu šos te ar sviestu, lai man nepielīp klāt tā ola, tas mākonis. Un tas palīdzēs tā olai celties arī uz augšu. Voilà. Recepte nāk no Šveices, siers nāk no Šveices, olas nāk no Baltezera. Tagad, olas man tagad vajag baltumu atsevišķi no dzeltenuma. Un vislabāk putot baltumu ir kapertraukā. Bet tagad man tas jādara samērā uzmanīgi. Es negribu tos dzeltenumus salauzt. 4. ola. Un redz, kur burvīgs piemērs ir, tie dzeltenumi ir savādāki. Un tas ir labs veids, kā var apspriest, vai tā ir arī lauka vistola vai fabrikas ola. Lauka vistola ir priecīga, laimīga ola. Tagad, kas ir vajadzīgs? Es sākšu putot. Un kapertrauks varbūt vislabākais trauks priekšā putošanas. Un mēs viņu saputojam, kamēr viņš paliek mākoņains. Tad, kad viņš sāk jau bišķī tā rakstīt, paliekam tuč sāli, jūras sāli. Un arī turpināt, kamēr viņš paliek riktīgi stingrs. Un voilà, viņš raksta. Sakulto olbaltumu izkārto ramekina traukos, vidū izveidojot nelielu iedobi. Atdalītajam dzeltenumam pievieno svaigi maltus melnos piparus, jūras sāli un rūpīgi ievieto olbaltumā. Olu dzeltenumus papildina ar svaigi rīvētu gruyère sieru, lāsi svaiga lauku krējuma un nosedz ar atlikušo olbaltumu. Un šo mēs liekam cepeškrāsnī 180 grādi kāds 5 minūtes. Ir ieteicams krāsni jau iepriekš uzkarsēt. Tur būs kāds 3 tekstūras, bet mums arī vajag kaut ko kraukšķīgu. Un tad mūsu pašu skābmaizi mēs apgrauzdēsim. Un liekam grauzdēt maizi. Un viņš noiet lejā, karstumā. Un tad, kad viņš būs gatavs, pārcelsies augšā. Un papīkste, un kur mums ir svaigs, karsts tosts. Aha! Un kamēr ir karsts, ar sviestu iesmērējam, lai viņš smuki kūste cauri. Piecas minūtes pagājušas. Un ņemsim ārā mākoņu suflē, un viņas ir šādā veidā jāpasniedz. Un es domāju, interesanti, savādāks veids, kā mēs varam pasniegt brokastis. Te galvenais ir, kas te ir iekšā,
un iegriezīsim un apskaties. Tās tekstūras ir daudz un dažādas. Un, wow, kraukšķīgs augša, ola tāda mīksta, siers tāds tekošs. Un es nevaru iedomāties, kas var būt svaigāks, veselīgāks un labāks par šo priekā. Paipalu olas. Un paipalu olas Latvijā arī viņas ir ļoti, ļoti populāras. Viņas vairāk saimniecības viņas audzē, bet arī būtiski, ar ko viņas ir barot, ir jāzina. Manas paipalas ēd piespienu, burkāņus, kartupeļus, graudus. Viss ir tīrs, dabīgs. Un jūs arī zināt, ka paipalu, ja, paklaus, cieta tā čaula, bet jūs zināt, ka paipalu ola pat par sevi ir veselīga, bet arī pati čaula arī ļoti veselīga. Un viņus var ēst ar visu čaulu. Un tas tā kā konfekte. Tagad paipalu olas mēs varam vārīt, viņas ēst. Bet kā mēs varam arī viņus uzglabāt? Mēs marinējam sēnes, mēs marinējam burkāņus, mēs marinējam gurķus, kāpēc ne olas? Un te man jau ir paipalu olas, viņas ir novārīts un 3 minūtes vārīts. Tātad viņas vēl pišķīt ir tādas, redzēt pa vidu, tuč, pišķīt, paslapja. Tūlīt, kad tu sāc pārvārīt vistasolu, paipalu olu, tā apkārtne, viņa te paliek pelēka. Jūs zināt, nekas nav ribīgāks kā pārvārīta ola. Nekas. Jo jālāk tā ola ir, jo veselīgāk viņa ir mums. Tagad katlu vajadzīgi ir cērkociņu. Tā kā vecos akmeņu laikmetos uguni. Marinādei katlā lej baltvīna etiķi, pievieno ābolu etiķi un nedaudz ūdens. Tāds garšvielas, ko te mēs liksim klāt, ja jums skapī nekas nav, tad paņemat melnos pipargraudus, krustnagliņas, kumīnu sēklas, jeb romiešu ķimeni, sinepju sēklas, tos obligāti, koriandra sēklas un šos te čili pipars, zvaigžņu anīs, laura lapas, čiploku daivas un tuč jūras sāla. Lai šis tagad uzvārās un noņemat viņu no uguns un lai viņš tā ievelkās, pirms mēs viņu kaut ko daram, 10 minūtes vismaz. Par to laiku paņemam tīru sterilizētu burku un liksim iekšā mūsu paipalu olas. Tā, kad ieteicams, ja tā ola ir kaut kur ieplīsusi, tad neliekat to apēdat tādu, jo kas notiks, mūsu marināde paliks duļķaina, ja tas dzeltenums rādās. Viņš bišķīt ir ievelsies, mēs lejam šo virsū karstu. Lejam šo te marinādi te pāri. Bet galvenais ir tās sastāvdaļas visas te salikt burkā te iekšā. Vāku virsū. Lai viņš atdziest, un tad mēs viņu turam leduskapī, vismaz varam viņus glabāt 60 dienas.
Var jau ilgāk, bet priekš kam vēlams jāglabā viņas ilgāk. Bet ir ieteicams pēc 2 dienām viņu baudīt. Tad viņi ir vislabākie. Te jau man ir iepriekš sataisīts. Viņš man tā 2 dienas ir marinējušas. Šeit es biju uzlicis vēl šalotu pa virsu. Un tagad, kā mēs viņus varam pasniegt, jūs zināt, vienalga kā. Šī, man liekas, ir atbilde, Latvijas atbilde uz itālu, uz franču, uz grieķu, uz spāņu. Šitā varētu būt Latvijas olīve. Un kā es viņus te pasniedzu, viņi var ar salātiem viņus var pasniegt. Un kas ļoti populāri, teiksim, Anglijā, viņus pasniedz pie ar sieriem. Ļoti, ļoti labi. Tas English pub grub ēdiens. Ko es varu pateikt jums? Priekā. Wow! Ikdienā mēs sastopamies ar ļoti daudz un dažādiem vīnu stiliem. Un, lai jums rastos pareizs priekšstats par konkrēto vīnu, ko jūs esat izlēmuši baudīt, ir ļoti svarīgi izvēlēties arī tam atbilstošu glāzes formu. Par to arī šodien parunāsim. Kā pirmo apskatīsim, varētu teikt, klasisko šampaniešu glāzi, kurai piemīt tāda smaila un eleganta tulpes forma. Šīs glāzes galvenais uzdevums ir ļaut jums novērtēt dzirkstošā vīna kvalitatīvos burbulīšus. Šī glāze ļauj mums pilnvērtīgi novērot, cik ātri pārvietojās burbulīši un cik smalkas formas tie ir. Otrs, kas ir pats galvenais, pateicoties šai smailajai formai, arī šī glāze palīdz ilgāk saglabāt šo ogliskābo gāzi vai šos patīkamos burbulīšus. Tātad, principā, pirmais novērot, otrais saglabāt burbulīšus šajā glāzē. Tas ir pats galvenais. Ja jūs esat svaigu, izteikti aromātisku un augļainu vīnu cienītājs, kuriem ir diezgan augsts skābuma līmenis un kuri nav ilglaicīgi izturēti ozolkokā vai vispār nav izturēti ozolkokā, tad jums nākas atcerēties šo glāzi. Šo glāzi sauc kā Riesling glāzi. Šodien arī esmu izvēlējies klasisku Mozeles Rieslingu, lai mēs spētu novērtēt. Tātad, šīs glāzes galvenais uzdevums tad arī ir maksimāli efektīgi ļaut jums sajūt šos visus plašos aromātus, ko piedāvā, piemēram, Mozeles Rieslings. Tas ir svaigums, mineralitāte, izteikti intensīvs aromāts un šis ļoti patīkamais un atsvaidzinošais skābums, ko ļauj mums sajust šī glāze. Tātad atcerieties, Rieslings, Riesling glāze. Šajā glāzē jūs arī varat baudīt tādas klasiskas vīnu stilus kā Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner, Gewürztraminer un mans jau pieminētais Rieslings. Kā nākamo apskatīsim šo glāzi, kas saucās Montrachet. Montrachet pēc slavenā vīna nosaukuma, kas nāk no Burgundijas, Le Montrachet. Daudzkārt nākas sastapties, ka cilvēki ieraugot šo glāzi, viņi padomā, ka tā ir sarkanā vīna glāze, jo, kā jūs redzat, tad viņa ir diezgan apjomīga un varbūt mazliet atgādina slaveno Pinot Noir glāzi, ko mēs apskatīsim pēc īsa mirkļa. Šī glāze, pateicoties savai plašajai formai, ļauj jums pilnvērtīgi izbaudīt pilnmiesīgus, bagātus baltvīnus, kas ir izturēti ozolkokā. Šāds stils ir arī manis jau pieminētajā Burgundijā, kaut gan jāatzīst, ka tur šis ozolkoks nav tik ļoti manāms, bet šie vīni ir ļoti bagāti. Bet šodien esmu sagatavojis tādu klasisku Chardonnay no Sicīlijas, kas tātad ir diezgan ilgi izturēts ozolkokā, un ozolkoks, kā jau es esmu daudzkārt minējis, piedod vīnam šos patīkamos, saldos, bagātos aromātus kā vaniļa, grauzdējums, sviests, krosāns un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, šis vīns ir pilnmiesīgs, bagāts, un kā jau jūs redzat arī pēc krāsas, izteikti zeltains.
Tātad, ja jūs esat arī jaunās pasaules šardonē, piemēram, cienītāji, tad tādas vīnas kā Austrālijas šardonē, bagātos un treknos, vai aromātiskos Čīles šardonē, vai arī nedrīkst aizmirst par Kaliforniju un Ameriku. Tātad šī būs perfekta glāze šāda stila baltvīniem. Ja jūs esat cēlās vīnogu šķirnes Pinot Noir cienītāji, kas savu dzimteni ir iemantojusi Burgundijā, tad jums jāatcerās šī glāze. Tāds arī nosaukums – vai nu Burgundijas glāze vai Pinot Noir glāze. Kā jau es teicu, šis ir tas iemesls, kāpēc daudzi cilvēki uzskata, ka šī ir sarkanvīna glāze, jo nepārprotam viņas ir stipri līdzīgas. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šī Pinot Noir glāze ir mazliet ar smailāku un garāku augšu, kas ļauj attiecīgi Pinot Noir kā vīna stilam, kas ir pietiekami aromātisks, ziedains, ļoti elegants. Tas ir arī vīns ar diezgan augstu skābumu līmeni. Un trešais raksturlielums ir tas, ka parasti šiem te vīniem ir vidējs vai ļoti zems tanīnu vai miecvielu saturs. Tas ir tas efekts, kad mums sarauj muti čokurā. Tad šādiem vīniem šis te efekts nav tik izteikts. Un lūk, tad pateicoties šai te glāzei, šodien arī esmu paņēmis klasisku Pinot Noir no Burgundijas. Šī glāze ļauj pilnvērtīgi visus šos te aromātus un garšas arī mums izbaudīt. Bez Pinot Noir atliek pieminēt, ka šo glāzi jūs varat izmantot arī otram Burgundijas slavenam vīnu stilam, tas ir Beaujolais. Tur pamatā ir Gamay vīnogu šķirne. Savukārt, ja jūs esat Itālijas vīnu cienītājs, jums noteikti ir jāatcerās Barolo un Barbaresco, kas ir būvēti uz Nebbiolo vīnogu šķirnes pamata. Un tas stils ir stipri līdzīgs, vienīgi šīs te miecvielas un tanīni būs mazliet vairāk. Bet šī ir perfekta glāze arī slavenajiem Barolo un Barbaresco. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.